Pavisam netālu no Rīgas, tikai pusstundas braucienā atrodas pasakaina vieta visai ģimenei – mini zoo Tīnuži. Šeit jūs varēsiet lieliski pavadīt laiku starp dzīvniekiem, gan kopā ar ģimeni, gan vienatnē. Es personīgi devos uz šo vietu kopā ar saviem bērniem, lai visu pārbaudītu un pastāstītu jums, kā tur ir. Un kādi te ir dzīvnieki, tūlītās es jums visu parādīšu. Ar manim šodien nelielu ekskursiju vadīs Igors, šīs brīnišķīgās lokācijas īpašnieks, un kā arī films Igors, ja jūs sekojat manam kanālam, viens no galvenajiem varoņiem. Mums ir ļoti daudz dzīvnieku īstenībā. Vai drīkst pabarot tos dzīvniekus? Viņus var pabarot, pastaigāt kopā ar viņiem. Var aiziet uz mazu jūglu, pavadīt tur laiku, sataisīt barbekju. Nu ko, tad dosimies skatīties, kāda te ir dzīvnieki, un Igors, procesa laikā mums arī nedaudz pastāstīs vispār, no kurienes te dzīvnieki rodās. Pirmais dzīvnieks, ka jūs tikko iebraucat teritorijā, pie pašas zīmes, mums ir ēzelīši, ja? Es drīz gribēju pateikt donkey. Nu, ēzelīts tā kā no multfilmas Šreks. Mēs esam līdz jaunam posmam tikuši, un vai tie ir ēzeļi? Kazas, kas te tādi ir? Nē, tas ir kazas, tas ir Šetlandes ponija. Īsti Šetlandes ponijas ar dokumentiem un tā tālāk. Kā var sajaukt kazu ar poniju? Pārdod? Jā, nopietni? Jā, tāpēc, ka mums ir pārāk daudz poniju, pārāk daudz puiku, un ja viņi izaugs, viņi kausies. Tad ir uzreiz jautājums, cik maksā ponija? Skatieties SSLV. Jā, SSLV, tā kā tas paliks noslēpums, jā, un ja jūs gribat nopirkt poniju, tad skatieties SSLV, un tad jūs uzzināsiet. Ponijas tikko sadzirdēja, kad viņi taisās pārdot SSLV un pienācis klāt. Bet cik tu pārdodies poniju? Aha, es sapratu. Jāskatās SSLV. Aita, tas ir nav parasta, tas ir muflono aita, tāpēc, ka viņam ir rāgi. Un tas ir ļoti interesants. Parastai aitai vai tad nebija rāgi? Nē, tieši viņi. Vot reāli, es vispār nerūbīju neko. Значит, muflons aitai ir ragi, a parastai aitai nav ragu, ja? Tieši tā. Nu redziet. Meitenei ir ragi, ja? Meitenam ir mazi, kā es atceros, bet mums pagadām meitenes nav tikai puika. Nu, gan redzēsim, sezonā nav atverta. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tas ir punktiņš, ar viņu vispār viss tas zoo sākas, tas ir mūsu pirmais ponijs. Wow. Tas ir arī skaitas kā Šetlandas, bet tas ir Latvijas šķirnas. Nu, viņam tā pasa tā uzrakstīts. Viņš arī paliks spalvains ziemas laika. Vasarā viņš nomet visu spalvu un paliek kājās. Nu, kājās, tāds, nekas viņas. Vispār, kad cilvēki nāks ar bērniem šeit, ko tu labāk iesaki nedarīt? Nestāvēt pie dibena un barot tikai no rociņa. No rociņas, ja? Jā. Un ne visus dzīvniekus, ja? Gandrīz visus var barot. Nē, es domāju, piemēram, tur tālāk mums būs tie būļi ar tiem ragiem. Viņiem vispār labāk neiet klāt, ja? Nu, kāpēc ne? Viņi arī var iet un tā tālāk. Viņi ir draudzīgi. Nu, protams, tur ir elektriskais gans, tādējādi labāk nepieiet tuvāk pie tā, bet barot no rokas arī var. Es sapratu. Ej, tu nosari, kur ir kaza? Jā, Vivi? Pasties. Kur var paglaudīt arī, ja? Pabarot. Oi, cik tie dzīvnieki ir draudzīgi. Pareizi, no kaziņa. Pasties jāpasmaržo viss, jā? Kā arī mums te ir kaķīts, saproties? Nu, pasties, cik mīļš kaķīts. No, kā tevi sauc? Diana, Diana, pasties. Un galvenais tik draudzīgi vispār, super. Daša? Nu labi, Igors sajauc, viņu sauc Daša. Dašinka? Nu, tu arī var būt Diana. Nu, īstenībā, laikam ir grūti iegaumēt visu dzīvnieku vārdus, tāpēc, kad Daša, Diana un Pončo, un tur, jūs redzēsiet, cik te īstenībā ir daudz dzīvnieku. Mēģināšu nobučot aitu. Kādreiz esat bučojuši aitu? Davai. Pagai? Nu, nāc bučiņu, nāc. Nepaspēju. Pagai vēlreiz bučiņa. Aita. Rekur zālīti. Rekur ir zālīte. Rekur. Neizgāja, pasties. Apvainojās. Tā, tagad pats interesantākais, vismaz manuprāt, Latvijā
neesmu bieži redzējis, izņemot, protams, zooloģiskos dārzus, kad jūs varat redzēt strausus. Tu ēdi strausu olas? Mēs parasti savas olas neēdam, mēs, protams, pamēģinājam, bet tas ir ļoti interesanta garša, un tas noteikti tieši domās tiem cilvēkiem, kuras tas garš. Aha, bet tad sanāk, strausu olas nav līdzīgas vistu olām, jā, pēc garšas? Pēc garšas un gan pēc izmara, gan pēc krāsas, tāpēc, ka viņi ir zaļa krāsa. Bet mēs domājam, ka mēs viņus pamēģināsim inkubēt, tāpēc, ka mums ir inkubators, un kā arī pārdot citam cilvēkiem, kuri grib paši inkubēt. Aha. Un, piemēram, viena strausu olu uz cik cilvēkiem var paēst, ja? Cik cilvēkiem var to omletu uztaisīt, saucamo? Klausies, tas ir nādu, tā kā viņi ir vismazākie. Es domāju, 2 cilvēkiem noteikti. Varbūt vienam bērnam arī pietiks. Tāpēc vienai ģimenei, viens zavtrak, brokastis, jā. Man vienkārši brokastu nav, es nezinu, bet pietiks noteikti. Un kāpēc viņš tās pārnes uztaisīs? Viņš man biedē? Viņš aizstāv savu draudzeni, ja? Ļoti interesants fakts par viņiem. Pastāst. Uz olam sēž puika, nevis meitene. Kā tāds vispār iespējams? Pat kablučniks? Pat kablučniks, jā. Bet, bieži vien viņam tas nepatīk, un viņš nesēž. Tādējādi vajag labāk inkubēt, lai vismaz būtu bērni. Tad sanāk, tā dabiski strausu sievietes nerūpējās par bērniem, ja? Tas vairāk viņi dzemdē, sēž vīrieši, ja? Viņi dzemdē, tusēs, vīrieši dāva savu darbu. Redziet vīrieši, tā kā labs piemērs citiem vīriešiem, ne strausu vīriešiem, ka jāpalīdz savām sievietēm rūpēties par bērniem. Tuvojamies diezgan bīstamā teritorijā, un es nejokoju, tāpēc, ka pirmkārt redziet, cik gari ragi ir, un pats galvenais, tas ir vairāk domāts bērniem, nedrīkst skarties šai virvei. Jā, viņa ir elektriskā. Bet ja es pieskāršos, man sāpēs? Bet nē, paldies. Un vienkārši, nomirt nevar, jā? Vienkārši... Nevar, bet tas ir reāli domās, lai viņa neizviktu no šais tēpes. Jā. Pēc, ka, diezgan grūti viņu sacert, un tālāk, un tas ir minimālais, ko mēs varat to izdarīt, tāpēc, ka neviens žoks palīdzēs, tāpēc, ka viņa ar ragin var pacelt pat mašinu, ja viņu to... Tas ir govis, Highlander suga, tāpēc viņam ir ļoti liela spalva, viņa nebaidās no sniega, ziemas, vētras. Kāpēc viņam ir tāda čolka? Tāpēc, ka lai vētra, lai ar acim nebūtu problēma, ja? Nezinu, kā pareizi to pateikt. Lai saule nespīd. Lai aizsargātu aci. Tas ir tā kā saules brilles ar UV šitiem te stikliņiem. Saules brilles, jā. Un no kurienes oriģināli nāk šīs dzīvnieks? Kur viņi parasti vadās? Kazahstānā? Nē. Noteikti Polē ir zubur, bet tas ir cita suga. Precīzi nepateikšu, tāpēc, ka aizmirsis. Vajag labāk uzprasīt saimniecei. Ļoti interesanti īstenībā, bet tas ir domāts tikai tāpēc, lai viņi neskrien ārā un, protams, arī nebadītu kādu citu cilvēku, jā? Lai nav bīstami. Jā, protams. Tas ir domāts tieši... Paldies, tad dosimies tad tālāk, jā? Jā, labi. Man reāli neticās, kad sit pa pirkstiem. Pamēģināt varbūt? Ja es ātri vienkārši pieskāršos, kā būs. Ka man bail pagaidi. Kā redziet, te arī ir visādi tīteri, gaļi, vistiņas, un ļoti neparasti pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Baloži, balts ar melnu, ļoti feini izskatās. Kādreiz kaut ko tādu esat redzējuši? Krāsa gan ir tāda neparasta, neredzēta. Ļoti tā lakšeri izskatās tie baloži. Starp citu, mums arī paveicās ar laiciņu, jo šodien jau ir kaut kādi 15 grādi, ka tie gaļi bļaustās. Un kā jūs domājat, tas vēl nav viss, te ir daudz vairāk dzīvnieku nekā jūs domājat. Es domāju, ka mēs visus pilnībā nerādīsim, lai paliek tā intriga, bet vēl pāris parādīsim interesantus eksemplārus.
kurus noteikti jūs gribētu redzēt dzīvajā. Turpinot mūsu ekskursiju pa teritoriju, gaļi kā vienmēr baļaustās, mēs esam pienākuši pie polāra lapsas. Iedomājieties, viņiem pat ir polāra lapsas baltā krāsā, re, kur guļ viena, ja? Paskat, cik, kurš aizveries? Pasties, pamodināja lapsu, bet paskat, cik skaista, balta. Kaut kur jābūt vēl vienai, bet es nezinu, kur viņa ir paslēpusies. Un redziet, viņi visu laiku mēģina parakt apakšā zem žoga, lai izlīstu. Tāpēc vajag to žogu visu laiku pagarināt tur zem zemes, lai viņiem tas neizdodas. Traki vien, es teikšu tā. Un kur ir pazudusi otra? Viņam jābūt bija te. Paskat, cik milzīgs suns. Galva vienkārši es nevaru. No, alabais? No, es neko nesaprotu, bet viņš kaifo. Pasties viņu glaudu, viņš riktīgi kaifo. Alabais, no. Bet tik milzīgs, re, kur mana meita, un re, kur alabais, no. Daudz lielāks par meitu. Tā galva ir tā kā, nezinu, Ārons un Vivī kopā salīmēts. Jā, un re, kur ir mazi bērni, tie, kuri bāzi savus pirkstus, kur nevajag, jā, re, kur viņa atliekas palika. Tā kā ļoti uzmanīgi nevajag, ja jūs negribat, lai jūsu kauliņi tur mētājās, es jums iesaku nebāzt savus pirkstus. Tā, jūs tagad varētu padomāt, ka tas ir kaut kāds papagailis, jā? Nu, tāda krāsa un arī forma, bet īstenībā tas nav papagailis, tas ir fazāns. Pasku, ko viņš tik, wow, kā viņš kustās. Zini, kā viņš kustās, tā kā dinozaurs. Vo, zini, pterodaktiļi visādi tādi. Puses, ko viņš kustās. Wow. Strausa kungs, pastāstīt, no kurienes jūs nākat? Man bail, ka iekodīs man. Nu, šis ir riktīgi aktīvs. Baigi viņš interesējās. Kas tāds esmu, jā? Nu, es par nezinu, ko darīt. Pārbaudīt. Jā, es arī negribu. Viņu noteikti var. Nu, paglaudīt, jā, bet viņš tāds ļoti aktīvs. Man reāli, pasties. Redzi, kā viņš uzreiz, pasties, redz, kā es hitri izdarīju. Es paglaudīju strausu pirmo reizi mūžā. Redziet, viņam galva ir šeit, un jūs bāžat te roku, un visu vairs neko nevar izdarīt. Vislabāk, es nejokošu tā. Kas tie tādi? Tas ir vistas? Jā. Bet kas tā tāda pa sugu? Reāli, tā kā kaut kādām biksītēm staigā, nu? Wow, cik forši izskatās. Bikses, jā? Tā kā bikses, jā, Vivī? Un pasties tāds dzeltens vēl ir. Un pitušāra atnāca arī. No, pituh. Pasties Gails atnāca ar zborkās, pastīties, kas te pie viņa šitām te meitenēm piesienās, saproties. Zini, ko man viņas atgādina? Vecmāmiņas, pensionārs tāds. Бабушки. Точно. И похожи на пенсионеров. Бабульки такие ходят. Un kas tur ir sīvēns arī? Jā, bet viņš bija tā pagriezies un devis savu muguru viņam pakasīt. Redzi, kā viņš pagriežās un ļauj sev pakasīt. Un šis ir labs, viņam patīk, var redzēt. Pasties, oi, kā patīk, ai, kā patīk, kaifo. Jo viņam te laikam vienam pašam garlaicīgi ir, jā? Kā viņi saucās? Nav suha, pasties, kā deguns tur locās viņam, redzi? Smaržo degunu. Wow. Pasties, re, kā pagriezi muguru. Un tagad viņam var pakasīt. Aha. Не надо так дергать. Wow. Tik forši. Pirmo reizi tādu dzīvnieku uz tā no sirds var paēst, paglaudīt, jā? Wow. Patīk, Āron, jā?
Man liekas, es vispār nevienā zooloģiskā dārzā neesmu tik izklaidējies kā šeit, nopietni. Pat arī ne reklāmas veidā, bet tiešām no sirds šeit ir tiešām interesanti. Ja ir labs laiks un ar bērniem nākt, bez steigas pastaigāt, pastīties visus dzīvniekus, arī paglaudīt var, man liekas, jums noteikti uz šejieni ir jāatbrauc. Jā, redziet, mēs jau cik staigājam, vismaz jau 2 stundu, laikam lēnām, bez steigas un visu laiku kaut ko jaunu varam satikt. Kā arī, redziet, tur tālāk ir upīte, tur tika filmēta filma Igors, ja kas ir neesat redzējuši, nāciet, ejiet manā kanālā un noteikti varat apstīties. Tad, rekur, mums ir sīvēns tur, rekur, ruksis, saproties, lītās. Mini cūka? Jā, Igor? Puses kāds riktīgs, resnulis. Wow. Un tāds basīgi, viņam basīgi tāds skaņa. Tā, mēs esam pienākuši pie dzēloņa cūkas, kuri tagad paslēpusies, un tev riktīgi skaņa sākusies. Pasies, kā viss te sāk psihot. Baigi skaļi zosis uzvedās. Un sūnīts arī. Tagad esam atraduši Patagonijas mara. Nē, esmu neko dzirdējis par šādu, ja? Bet izskatās pēc ķengura bez astes. Nē? Paskat. Un aizskrēja. Vo kā viņi izskatās. Kaut kāds miks ķengurs ar stirnu. Izskatās tā? Igor, zini, pēc kā viņi izskatās šitās Patagonijas maras? Pēc miks ar hibrīds ar stirna ar ķenguru. Un ar kapibaru arī. Ar kapibaru arī. Bet reāli, tā arī ir? Vai kas viņam tas pa miksu tāda interesanti? Noteikti tas ir kā zaķis, tas ir kā kapibara, tas ir kaut kas līdzīgs. Mēs tagad atrodamies tajā vietā, kur sākās filma Ļurkers. Jā, šeit. Jūs varat redzēt filmas sākumā, sēž jaunieši pie ugunskura un sākās stāsti, šausmu stāsti. Un filmējāmies tieši šeit, kad fonā bija šie koki, nakts laikā, uzkurts ugunskuriņš bija. Tā kā, jā, pat šito vietu, kur Igors mums rādīs tulītās, pasties. Tieši šeit mēs arī filmējām visu. Tā kā, jā, pēc tik daudziem gadiem esam atgriezušies, jā. Ja jūs neesat redzējuši filmu Ļurkers, noteikti ieiet manā kanālā un apskatieties. Ok, skatieties. Redziet, saicināšu. Ir uguns, vai ne? Kas notiks? Wow, cik forši! Un parādās rozīt. Jums gan te jau triet no tālum jau var dzirdēt. Mēs meklējam tagad lamu. Jā, te arī ir lama. Pēdējā palika. Agrāk bija vairāk, jā? Bet tagad kaut kā visi pārdots, izpārdots, jā? Jā, labs biznes. Ja jums vajadzēs lama. Jā, noteikti griežaties pie Igora. Ko, kur leģendārā māja, kur nogalināja arī mani lietainā laikā. Un te arī mēs palikām. Un atkal, ja neesat redzējuši filmu, tad skatieties un jūs pazīsiet šo māju. Un redzēsiet visus notikumus, kas šeit ir noticis. Edgar, paskaties, kas tev otrā pusē stāv! Edgar! Edgar! Labrīt! Igorčik! Ko tev joprojām zonas nav? Ko? Ejam zvejot! Atkal viss tika filmēt ziemas laikā. Tad nebija tāda betona šeit, kur Igors vēl uzlaboja. Uztaisīja tādu betonu. Šī ir atpūtas mājiņa arī iekas. Tagad mēs, kur ir bērniem batut var palaikāt, saproties. Viņš tāds bišķi noguris, bet, kā ir, tā ir. Te, lūk, ir. Kas tie tādi ir? Poniji saucamie, ja? Nē, tas ir muls. Muls? Tas ir krustojums no ezeļa un zirga vai ponija. Wow, muls. Pusties, Vispār neko nesaprotu no viņiem. Grūti atšķirt ēzeļus, ponijas, zirgus. Tāds riktīgs miks. Ne? Tā, tagad mēs esam pie viņiem teritorijā. Man reāli, ir nepierasti, bet, viņi paši uzreiz nāk klāt. Skatīties, kas mēs tādi esam. Bērni nebaidās. Vienīgais tas, ka Igors teica,
nekādā gadījumā labāk neiet viņiem tur pie pakaļas. Viņi vienkārši var riktīgi iespert. Bet tā kopumā paskat, cik draudzīgi visi te zirdziņi ir. Zirdziņi. Viņus var saukt par zirdziņiem, tā nedrīkst. Ponī, labi, visi ponī. Nu, tā cilvēks vispār neko nesaprot. Bet es gribēju jums parādīt lamu. Lama, es nezinu, vai šī lama spļauj sejā, un es ceru, ka, es negribu to pārbaudīt īstenībā, bet šī pēdējā lama, tā kā mums ekskluzīva iespēja, pirms viņa tiek pārdota, lūk, rekur aizdomīgi uz manīm uzreiz skatās, nu. Tā, lama, stāsti, vai tev nav garlaicīgi šeit? Viņai diezgan brīvi var pārvietoties pa teritoriju, es tā saprotu, ja? Un tā seja, es nevaru, tā skatās uz manīm, bet viņai laikam baigi nepatīk, ka es esmu pienācis klāt. Es gan bez Igora īstenībā bail staigāt, tāpēc, ka es jau nezinu, ko gaidīt no dzīvniekiem. Tā vismaz Igors ir blakus, un viņš man var pabrīdināt, tur to neaiztiec. Un šajā gadījumā, kur mums ar viņu tagad būs cīņa ar lamu. Vai viņa man spļaus vai nespļaus. Ko es gribēju pateikt? Mēs šeit atbraukuši esam ne tikai, lai satiktos ar Igoru un parādītu jums, ka ir šāds zoo, kā arī es atbraucu viņam uzfilmēt reklāmas video priekš viņa zoo, mini zoo tīnuži. Tā kā, jā, ja jūs redzēsiet, kad video būs gatavs, noteikti padalīties ar kādu, arī pat ar šo vlogu varētu padalīties, lai pēc iespējas vairāk cilvēku nāk un bauda ģimeni laiku šeit tīnužos. Man tā patīk, ka šie man visu laiku staigā līdzi, ja? Tādi drugāni. Tad interesanti, kas viņiem vispār galvā ir. Ja? Pasties, uztaisīsim ar viņiem selfiju. Ja? Bratvā, где ты там? Nu, ko, dārgie draugi? Redziet, šis ir mans jaunais drugāns. Jā. Mēs ar viņu tagad taisam blogu par dzīvnieku dzīvi tīnužos, mini zoo, jā? Jā, tas ir mans bratella. Kā viņu sauc? Andrejs. Andrej. Jā, un tas ir mans bračiņš. Nu, pasties. Tik silts deguns. Andrej. Nu ko, rādīs, kur ir lama? Andrjuha, bratvā. Tiesim iekšā mājā, kur jūs varēsiet redzēt. Igors lēpni ir izkarinājis filmas posterus no abām filmām, gan Ļurkers, gan Igors. Lūk, tā, lai viesi, kuri ciemojās, var apskatīties, ka šeit ir filmētas filmas. Un te arī ir, protams, visādi atribūti no filmas, tur, kur Ļurkerim tas vainags bija, tieši no tās filmas. Tad mūsu asins, kur ir uz plakātiņa, uz posterīšu palikušas, ja? Un kur no Ļurkera filmas posterīts, un šī fotosesija bija ar modeli, nav saistīta ar filmām, bet es tā saprotu, Igoram uz bookingos un visos pārējos ir tieši šī bilde, kad reklamē savu viesmāju. Nu jā, te nedaudz sienas ir pārkrāsots, redziet, baltā krāsā, agrāk viņas bija koka tumši brūnas, bet atkal, skatoties filmu, jūs atpazīsiet šo vietu noteikti, ja neesat redzējuši, protams. Op! Nu ko, tagad mēs dodamies apskatīt upi, kur jums arī būs iespēja vienkārši pastaigāties un pabaudīt dabu. Tālūk no malas izskatās visa tā teritorija. Visa tā teritorija, lūk, no malas tā izskatās. Un, ja te paiet uz priekšu, tad tur būs upe. Tagad, protams, neizskatās viss tur baigi skaisti, jo nav vēl izaugušas lapas. Bet, nu, tad, kad te ir viss aizaudzis, izskatīsies, protams, diezgan forši, dabīgi, gandrīz gribēju pateikt. Un te arī bija filmas, kaut kāda daļa filmēta, kur Oskars makšķerēja un Igors viņam iešauja kājā. Nu, un kas tālāk tur notika, to jūs varēsiet redzēt filmā. Paskat. Nu, tāda riktīgi wild upīte, ne?
Rīktīgi labi. Forši. Es pār nepateiks, ka tu esi Latvijā. Jo kaut kāda Kanāda vai Amerika, nezinu. Bet, nu jā, es tā saprotu, te arī var šašliks uztaisīt, jā. Igors vispār pa teritoriju pārvietojās ar kvadraciklu, bet tā kā kvadracikls tagad ir saplīsis, viņš mēģina pārvietoties ar auto, bet ar auto viņš saka, ir grūti. Es vispār nezinu, kā te ar auto var braukāt. Re, kur ir sliedes vēl palikušas, ja es nemaldos. Nu jā, te jau kāds ir braucis, bet vairāk izskatās pēc kvadracikla, nevis auto. Bet auto ir tur, re, kur. Tā, lūk, lapsas ir pamodušās. Tomēr izlēma jums viņas parādīt kustībā. Rīktīgi lēkā spēlējās, te savā starpā izgulējušās. Rekā, pasties. Ej, tu nost. Forši. Patīk. Pirmo reizi tā mūžā. Rekā, vēl spēlējās. Ej, nāc šurp, iekodi man pirkstā. Iekodīs man pirkstā? Nu, savējie. Nu. Pončo iznācis? Kā viņš te nokļūs? Kaž pončo te, šitas te kā saimnieks, ja, staigā. Pončo. Tagad uz beigām Igors mums gatavo garšīgas cīsiņas sardeles. Kas tas būs? Sardeles ietītas bekonā, ja? Un bekons, laikam, noteikti... Desiņas? Bet не sardeles. Tā, bet izskatās pēc sardelēm. Kāds ir desiņas no sardelēm? Sardeles, kad viņi varītas tādas rozā krāsa vai ķīploka sardeles smirdīgi. Ķiploks sardeles, bet šitie ir tad cīsiņas sanāk, ja? Nu labi, vienvārds sakot, mēs esam jau izsalkuši jau 3 dienā. Bērni skraida un bauda dabu. Bet vienkārši, ko es gribēju Igoram pajautāt. Pieņemsim, kāds no skatītājiem izlems atbraukt un pastīties dzīvniekus un izbaudīt laiku šeit. Ko viņam ir jādara? Vai var kaut kur piezvanīt, vai ir kaut kādi rezervācijas weblapas, kaut kur, ko vispār darīt? Viņi var uzzvanīt, telefonu numuru mēs noteikti atstāsim komentāros. Ja, tā mēs strādājam gandrīz katru dienu, tikai ne pirmdienu. Tikai ne pirmdienās, ja? Jā. Tāpēc, ja es gribu braukt, es vienkārši zvanu, saku, Igorčik, mēs braucam, tikos būsim, tusējam, ja? Uz doto brīdi no 11 līdz 18, bet laiciņš pēc tam pamainīsies, kad mūsu diena laiks būs garāks. Labi. Un tad pēdējais jautājums, protams, es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Cik maksā šis prieks? To jūs redzēsiet komentāros vai atradīsiet mūsu Facebook lapā. Redziet, Igors negrib atbildēt uz jautājumiem, tāpēc lasiet komentāros, aprakstos, kādas ir cenas un pat cik pārdodās ponī. Vai kas tur tie bija? Labi, visiem čau!